Esi sveicināts manā podkāstā, kurš saucas No algas uz biznesu. Tas ir domāts cilvēkiem, kas vēlas pāriet no algota darba un uzsākt savu biznesu. Mans vārds ir Uva Segliņa, un es jau 3 gadus esmu veiksmīga geštalterapeite un supervizore. Bet pirms tam es esmu daudzus gadus vadījusi Latvijā uzņēmumus kā algots darbinieks. Šodien es gribu iedot konkrētas metodas, kā saprast, ko jūs vēlaties darīt un kas varētu kļūt jūsu bizness. Šobrīd ļoti daudzas darba vietas Latvijā tiek slēgtas. Arī cilvēkus aizvieto tehnoloģijas. Nesen es lasīju interviju, kad jauna sieviete atgriežas savā darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, un viņa tiek atlaista. Protams, es saprotu arī darba devēju, ka viņam iespējams ir mainījusies situācija, mainījušās vajadzības, bet tomēr, ko darīt šai jaunajai sievietei? Ļoti daudz cilvēki ir gatavi ziedot savu veselību, savu labsajūtu, strādājot darbu, kas viņiem nepatīk. Jo viņi gaida sociālos labumus, viņi gaida pensiju, kaut gan līdz tā ir palikuši veseli 15 gadi. Jo viņi īsti nezin, ko uzsākt, viņi nesaprot, ko viņi īsti grib, un viņiem ir milzīgs bailes kaut ko sākt pašiem. Un tas ir saprotams. Tāpēc es gribu jums šobrīd iedrošināt, ka tas viss ir iespējams. Pirmā lieta, par ko es jūs aicinu aizdomāties, ir, kas jums patika jūsu bērnībā? Vecuma posmā no 5 līdz 10 gadiem. Tajā brīdī, kad jūs vēl bijāt ļoti brīvi, jums bija fantāzijas, jums bija ļoti daudz enerģijas un likās, ka pasauli ir plaša un iespējas ir milzīgas. Atcerieties, ko jums patika darīt. Es zinu vienu puisi, kurš stundām varēja likt savu Lego. Un viņš šobrīd to ir izmantojis un kļūs par mehatroniķi. Pievērsiet uzmanību tām atmiņām, ko jums patiesībā patika darīt tad. Varbūt jums patika sapņot, varbūt jums patika pārvākt odziņas savā grozā. Mazums kas. Tas viss iespējams norādīs uz to, kas jums patiesībā patīk. Otrā lieta. Sarakstiet uz papīru visus savas prasmes, visas. Tavot ēst, tīrīt logus, pieskatīt bērnus, audzēt jāņogas, lasīt zemenes, tirgot internetā un tā tālāk un tā tālāk. Iespējams, tas norādīs uz to, cik daudz prasmu jums ir, un tās jūs visas varat likt lietā sevis labad. Es atceros vienu puisi, kas bija atnācis pie manis uz konsultāciju vārdā Dāvis, kurš jau ļoti ilgus gadus bija strādājis valsts dienestā, bet tajā pašā laikā viņam šis darbs jau bija ļoti kļūst par nogurdinošu, viņš bija sevi tur izsmēlis un vairs neredzēja nākotni. Kaut gan puisim ir ģimene, viņam ir kredīti un, protams, viņš ļoti rūpējās par to, kā viņš varēs izdzīvot. Es lūdzu viņam uztaisīt šo te pašu vingrinājumu, viņš sarakstīja visas savas prasmes un ticiet, viņam tās bija ļoti daudz. Un viņš ieraudzīja to, ka viņam patiesībā ļoti patīk veidot mūziku. Viņš sāka pētīt šo te jomu un izrādās, ka viņam ir ļoti labas prasmes, jo viņš pusauģu gados bija vadījis diskotēkas. Un viņš nolēma pamēģināt sevi šajā jomā. Viņš sāka veidot mūzikas izlases, viņš sāka spēlēt ballītes, protams, viņš sāka to darīt ar savu ģimeni, un pēc tam jau draugu lokā, un tad jau jāņos, un viņš saprata, ka tā lieta viņam patīk, un šobrīd viņš ar to ir sācis sev nodarboties. Jā, viņš strādā joprojām algotu darbu, bet vismaz viņam šī nodarba ir tas, kas viņam patīk un dod enerģiju arī algotajā darbā. Ir svarīgi meklēt tiešām, kur ir tā jūsu enerģija, kur ir jūsu prieks. Trešā lieta, kā var saprast, kas jums patiešām varētu patikt, ir aiziet strādāt uz to jomu kaut vai kā brīvprātīgajam. Paskatīties, kā viņi tiek galā ar darbiem, kā tiek organizēts šis process. Piemēram, ja jums patīk ēdināšanas joma, cept kūkas vai taisīt ostermaizes, aiziet uz kafēnīcu, kurā jūs ziniet, ka to lietu dara, un pasēdiet kādas stundas, 2 un pavērojiet, kā strādā apkopēji, kā strādā pārdevēji, kā strādā vadītāji. Un jūs ieraudzīsiet ļoti daudzas lietas, kas jums varētu pašiem noderēt arī jūsu biznesā. Bet skatieties uz to jau kā konkurence.
Jūs varat aiziet, pastrādāt kaut vai kā brīvprātīgais, kādā projektā un paskatīties, kā projekti tiek veidoti. Jo tur ir noteikts algoritms, kuram ir jāizdara, kā cilvēki tiek deliģēti, kā aparatūra tiek sagādāta. Tas varētu ļoti jums noderēt. Ja jums patīk adīt, aiziet kaut vai piesakieties, YouTube ir pilns ar un TikToks ar šādiem klubiem, kurā cilvēki iet kopā, āda, dalās ar savām piegrieznēm, dalās ar to, kā viņi pārdod šos te produktus. Ejiet tajās vietās, kas jums patīk. Uzziniet savā darba vietā, kā tiek organizēti procesi. Aiziet pie grāmatvedes un pačalojiet, kā reāli tiek izrakstīta jūsu darba lapiņa, no kā viņa sastāv, kā tiek veidot uzkrājumi atvaļinājumiem, no kā sastāv vispār jūsu alga, un jūs būsiet pārsteigti, ka jūsu alga, tā, ko jūs saņemat uz rokām, patiesībā priekš darba devēja ir 2 reizes lielāka, un tas jums ir jāņem vērā, jo nodokļi ir jāmaksā. Kā jūs vēl varat aiziet un pastīties, kā cilvēki pārdot, aiziet uz savu pārdošanas darbu. Nojautājiet, kā tiek noslēgta līgumi, kā tiek atrasti klienti, kā ar viņiem jāved pārunas. Un gal galā ļoti daudzi resursi ir arī mūsdienu sociālajos mēdījos, kuros jūs varat pavelti iemācīties gan veikt līguma noslēgšanas procesu, gan to, kā vest grāmatvedību, gan to, kā vest pārunas. Un tā tālāk, piemēram, es biju ļoti pārsteigta tajā brīdī, kad es aizgāju jau bezdarbniekos un kad es biju izlēmusi pāriet no algota darba uz savu biznesu. Bezdarbniekos ir ārkārtīgi daudz vērtīgi kursi, kuros var iemācīties ļoti labas prasmes. Piemēram, es iemācījos digitālo pratību, es iemācījos grāmatvedību, kā vest, vispār saprast, jo strādāt kā algotam darbiniekam, tas ir mazliet savādāk, jo, tu saņem algas lapiņu un, jā, tu redz kaut kādus ciparus tajā, bet no kā tie patiesībā sastāv, no kurienes viņi tiek ņemti un kā viņi tālāk tiek iegrāmatot, mēs to tā īsti neaizdomājamies, vai ne? Bet tajā brīdī, kad jūs kļūstat jau par savu biznesa īpašnieku, jums šīs te zināšanas ļoti nodara, jo jums ir jāpāredz šis te lauks un jāsaprot vide, kurā jūs tagad darbosieties. Internets ir ļoti vērtīgs resurs, kurā jūs tiešām varat uzzināt ļoti daudzas lietas, kas noderēs arī jums turpmāk. Piemēram, grāmatvedību ļoti daudzas firmas izstrādājušas platformas, kurās tu pats vari veikt savu grāmatvedības uzskaitu, un tā ir ļoti precīzi, no tās tu vari saprast, kā visu kontēt, dažādi žurnāls, kas ir jāved, un tas notiek viss elektroniski. Tas ir ārkārtīgi liels atspaids tam, ka tu pats vari uzreiz jau saprast, kā veikt šo uzņēmēju darbību. Lūk, tas ir tikai mazs iesākums tām lietām, par kurām es gribēju šodien teikt, kā tiešām saprast tas, kas jums patīk, un ir svarīgi darīt to dzīvē, lietu, kas jums patīk, kurā jums ir enerģija, jo tas ir garants un tajā ir garants, ka jūs nenovecosiet, jo jūsu smadzenes joprojām spēj uztvert jaunu informāciju. Protams, es dažreiz arī aizmirstu kaut kādas lietas, bet tomēr šis ir tas veids, kad es arī trenēju savas smadzenes un savas prasmes. Ir ļoti svarīgi arī komunicēt ar klientiem, un to jūs noteikti varat jau šobrīd darīt, esot jūsu esošajā darbā, jebkurš, kas jums zvana, runājiet ar viņu kā ar potenciālu savu klientu, un trenējiet šīs savas prasmes komunicēt. Trenējiet savas prasmes atrast tās biznesa nišas, kurās jūs varētu darboties, un tad atkal palīdzēs gan internets, gan veikalu plaukti, kurā jūs redzat, kas pat tiešām cilvēkiem patīk un ko viņi pērk. Vai arī kāds pakalpojums cilvēki pērk. Jo mūsdienās ļoti daudzas darba vietas tiek aizvietotas ar jaunajām tehnoloģijām. Un tas ir saprotams, un tas ir mūsdienu progress, bet ir svarīgi, kad jūs trenējat savas prasmes. Ja jūs arī neaiziesiet paši savā biznesā, vismaz jūs būsiet daudz vērtīgāks darbinieks savam darba devējam vai arī vispār darba tirgū, kurā jūs spēsiet daudz vairāk piedāvāt no sevis, un līdz ar to jūs būsiet daudz vērtīgāks priekš potenciāliem darba devējiem.